Sestdienas vakars un Latvijas Loto studija. Tas nozīmē tikai vienu – laiks sākt izložu raidījumu. Vēl tikai atliek sagaidīt šī vakara raidījuma vadītāju, jauko un smaidīgo Noru Monu Šēneri. Labvakar! Esmu klāt un gatava darbam. Un kā lai nesmaidu, ja skaidri zinu, ka nākamajās 10 minūtēs šeit notiks tikai un vienīgi labas lietas. Tā notiek ikreiz un būs arī šovakar. Tiks izlozēti skaitļi, kuri kādam atnesīs laimestu. Tiks noskaidrotas un nosauktas uzkrājuma prognozes. Un tās darīs priecīgus tos, kuri vēl tikai plāno piedalīties kādā no nākamajām izlozēm. Bet ja šovakar esat tikai skatītājs un pats nepiedalāties nevienā izlozē, piedāvāju nākamajās minūtēs notiekošo uztvert kā patīkamu izklaidi un iespēju priecāties par citu veiksmi. Šeit būtu vērtīgi atgādināt, ka laimesti un izklaide nav vienīgais, ko saņemam no loterijām. Tā ir, jo par loteriju biļetēm iztērētā nauda ne tikai atgriežas pie loteriju dalībniekiem kā mazāki un lielāki laimesti. Tā nonāk arī valsts un pašvaldību budžetos, palīdzot realizēt mums visiem svarīgus projektus. Un, ja runājam par laimestiem, kas atgriežas pie mūsu loteriju dalībniekiem, ierosinu šo vakaru sākt ar aizvadītās nedēļas veiksmes stāstiem. Ierosinājums vienbalsīgi pieņemts. Kā veicies mūsu loteriju dalībniekiem? Manuprāt, ļoti labi. Ir laimēti vairāki vērtīgi un ļoti vērtīgi laimesti. Un nu par visu pēc kārtas. Aizvadītajā nedēļā par 3000 eiro bagātāks ir kļuvis kāds Momentu loterijas bagāts dalībnieks. Un kopā šajā Momentu loterijā tas notiek jau 416. reizi. Lielisks sākums. Kāds būs turpinājums? Turpinājums jau tūlīt sekos un būs vēl vērtīgāks. Ir laimēti vēl 2 simtgades loterijas 10 000 eiro vērtie laimesti. Un šajā Momentu loterijā tādi kopā ir laimēti jau 332. reizi. Un šoreiz tie tika atrasti zem rakete un purvs simboliem. Un te man gribas atgādināt par simtgades loterijas sabiedriskā labuma mērķi. Ar tās dalībnieku palīdzību tiek atbalstīti spožākie vidusskolu absolventi. Šogad Latvijas simtgades stipendiju 750 eiro apmērā ir saņēmis 361 vidusskolu beidzējs. Un kopā stipendijās ir novirzīts jau vairāk nekā 1 000 000 eiro. Nora, tavs smaids kļūst vēl gaišāks. Vai tiešām ir vēl kāds vērtīgāks stāsts? Ir gan. Nedēļa ir bijusi tiešām veiksmīga. Un man ļoti patīk, ka varu paziņot, kad kādā Momentu loterijā ir laimēts tās lielākais laimests. Šoreiz ir izcēlusies Momentu loterija bingo. Tajā ir laimēts viens no tās lielajiem laimestiem – 30 000 eiro. Manuprāt, lielisks laimests. Ir gan. Apsveicam laimētājus un vēlam veiksmi arī turpmāk. Un daudziem veiksmes vēlējumi noderēs jau nākamnedēļ, jo trešdien notiks kārtējā papildspēles Viking Loto vasaras auto izloze. Uzzināsim gan kurš laimēs 1000 eiro, gan 9 no 13 pretendentiem uz jaunu automašīnu. Trešdienas vakarā notiks arī kārtējā Viking Loto izloze, kurā veiksmes gadījumā būs iespējams laimēt jau vairāk nekā 21 miljonu eiro. Bet jau tūlīt palūkosimies, kādi aizraujoši notikumi risinājās vakardienas vērtīgajā Eiro-jackpot izlozē. Uzkrājuma prognoze 16. augusta Eiro-jackpot izlozē bija 48 miljoni eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi: 4, 11, 16, 46, 50 un papildskaitļi 1 un 3. Šobrīd jūs ekrānā redzat, pie kādiem laimestiem ir tikuši vakardienas Eiro-jackpot spēlētāji. Cik vērtīga būs 20. augusta Eiro-jackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Uzkrājuma prognoze turpina pieaugt, un otrdienas vakarā tā būs 57 miljoni eiro. Uzkrājuma prognoze par uzminētiem 5 skaitļiem un tikai vienu papildskaitli ir 1 miljons eiro. Sestdienas vakara izlozes turpināsim ar Jokers cipariem. Šī izloze būs domāta tiem, kuri piedaloties kādā no skaitļu izlozēm ir ar jā atzīmējuši arī dalību Jokers. Pēc pavisam maža brīža jums būs iespēja salīdzināt kupona numuru ciparus un uzzināt, vai ticis vērtīgs laimests. No kā atkarīga laimesta vērtība? No tā, cik kupona numura cipari no beigām sakrīt ar izlozētajiem. Jo vairāk, jo laimests vērtīgāks. Sākot no 15 eiro par sakritušiem pēdējiem 2, līdz pat Jokers vērtīgākajam laimestam 150 000 eiro par sakritušiem pēdējiem 6. Un pie viena uzzinām arī Latloto papildskaitli. Un tas var izrādīties noderīgs tiem, kuri šovakar piedalās Latloto 5 no 35 izlozē. Jo, ja veiksme šovakar būs ar jums, jūsu Latloto laimests var palielināties par apaļiem 100 000 eiro.
Džokers pirmais cipars 1, otrais 9, trešais 2, ceturtais 8, piektais 3 un sestais, kas ir arī papildskaitlis, 0. Papildspēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 192 830. Papildskaitlis nu ir zināms. Tātad laiks Latloto 5 no 35 izlozei. Šī ir mūsu pašu tradīcijām bagātākā izloze, kurā jau vairāk nekā 30 gadus ir iespēja laimēt vērtīgus laimestus. Un šis vakars nav izņēmums. Kā noprotat no nosaukuma, piedaloties svarīgi atzīmēt 5 no 35 Latloto skaitļiem. Un tūlīt uzzināsiet, vai ir izdevies atzīmēt tos, kuri būs redzami uz 5 izlozētajām bumbiņām. Kas notiks, ja būs? Būs laimēts šī vakara vairāk nekā 35 000 eiro vērtais Latloto uzkrājums. Lieliski! Kas tālāk? Jāsalīdzina papildskaitlis. Un jācer, ka sakritīs arī tas, jo tad būs laimēts lielais laimests. Latloto uzkrājums plus papildskaitļa 100 000. Kopā tie ir 135 624 eiro. Latloto 5 no 35 pirmais skaitlis ir 1, otrais 29, trešais 25, ceturtais 2, piektais 30. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi: 1, 2, 25, 29, 30 un papildskaitlis šovakar ir 0. Un šo izložu vakaru noslēgsim ar ļoti vērtīgo Džokers 7 izlozi. Piedaloties šajā izlozē, laimesti var būt tiešām ļoti vērtīgi. Bet, lai uz tiem varētu pretendēt, svarīgi savās skaitļu izložu kvītīs apstiprināt arī dalību Džokers 7. Tūlīt varēsiet salīdzināt kupona numura ciparus ar izlozētajiem. Vai arī šeit laimesta lielumu nosaka tas, cik cipari no beigām sakrīt? Tieši tā, bet tā kā ciparu vairāk, arī laimesti var būt vērtīgāki. Sākums līdzīgi kā Džokers, sākot no 15 eiro par sakritušiem pēdējiem 2, bet turpinājums var būt ļoti vērtīgs. Ja sakritīs visu 7 ciparu kombinācija, būs laimēti 750 000 eiro. Aiziet! Džokers 7, pirmais cipars 4, otrais 5, trešais 8, ceturtais 5, piektais 5, sestais 3, septītais 1. Papildspēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 4, 5, 8, 5, 5, 3, 1. Cik veiksmīgs mūsu izložu dalībniekiem bijis šis sestdienas vakars? Jūsu uzmanībai šī vakara izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Nora, tu joprojām esi priecīga un smaidīga. Vai viss izdevās kā iecerēts? Tā varētu būt, jo man ir labi padarīta darba sajūta. Skaitļi tika izlozēti un nosaukti, uzkrājuma prognozes paziņotas, laimētāji apsveikti un veiksmes stāsti izstāstīti. Atliek gan sev, gan jums novēlēt jaukas un mierīgas atlikušās brīvdienas, lai izdodas uzkrāt spēkus jaunajai darba nedēļai. Tā! Lai izdodas!